padalīšu uz ekrānu, protams, arī šodien ir tad pēdējā pitoniskā nodarbība, pēc tam viņam sākās Excel un Power BI un visādas labas lietas, jā. Tad šodien mēs pastrādāsim vēl ar Python un Jupyter Notebooks, protams, izmantojot Google Colab. Un, protams, tas nozīmē, ka mēs spiežam uz dienu 5, mēs runāsim par regresiju, tātad par pareģošu, kas būtības būvēt modeli, kas pareģo skaitliskas atbildes, tad uz peldošo punktu, vai īstie skaitļi, real numbers, jā, tad skaitļi, kas nav diskrētas kategorijas, bet ir kaut kādas skaitliskas vērtības, jā, mums jāpiemēram, tipiski piemēram būtu cenas. Jā, kā būs šodienas piemērā. Lūk, tas to, ko mēs strādāsim šodien. Arī pie viena arī atkārtosim to, ko mēs esam darījuši iepriekš. Tad, ja mēs spiežam šo te 5. dienu, protams, atkal tā saites, padošu arī saiti, jā. Jābūt šim te, skatīsimies, kā man būs, šī būs šodienas saite, skatīsimies, kā man būs. Tā būtu jābūt šodienas saitei, bet vajag iesaku jums vēlreiz, ja jūs piedāt pirms brītiņa, es nedaudz atjaunināju versiju. Tāpēc būtu vēlams viņu vēlreiz apstīties, vai būs tā jaunākā versija. Tātad šodienas notebook. Jā. Tā. Un par ko būs stāsts? Tātad runāsim par māju cenām, protams, jā. Tikai. Un par pamatu šai šodienas nodarbībā ir otrā nodaļa no ļoti labas grāmatas, ko ir izdevis viens franču izcelsmes zinātnieks, Aurēls Gerons. Tieši, un kurš tiešām ir daudz strādājis 4 gadus Googlā pie YouTube klasifikācijas, tā sakot, bijis, laikam kaut kur vēl bija Netflix, laikam kaut kur vēl, ļoti labi, tā sakot, labi liela pieredze. Un viņa grāmata arī, ir viņa, protams, pasmaga, ir daži tehniskas lietas, bet arī ļoti labi pārāda tos konceptus, kas ir, jā, kas ir daļa no šī visu procesu, kas ietilp šādā visā kopējā procesā. Tātad, lūk, viņa Amazonā var dabūt arī iesaku, ja grib vairāk tieši šādiem notebookiem. Protams, te ir saites, ko mēs jau visi atveruši kolabā. Lūk. Un viņam arī tas pats kaut kas līdzīgs, ko es jau agrāk definēju, līdzīgs stāsts ir, protams, ir lielā bilde. Vispirms ir atkal vienmēr jābūt esam šim te kontekstam. Ja mums taisam šo te kaut kādu data analīzes projektu, un īpaši šeit tieši konkrētāk, ja runa par mašīnu mācīšanās projektu, tad mums būs kaut kādi dati, kurš tiks baroti, lai dot kaut kādu ieteikumu modeli, kas dos mums kaut kādas, kā sakot, pareģos kaut ko. Un, protams, datu savākšana, tad mums būs šī datu atkal apskata pirmatnējā, jā, vizualizācijas pirmās, un tad datu sagatavošana, kas, protams, šis te posms, jā, 4. posms parasti ir tas smagākais, jā. Un tad tā patīkamā daļa, tā modeļu un trenēšana daļa, jā, kas agrāk bija pirms 15 gadiem, 20 gadiem bija samērā sāpīga. Tajā ziņā, ka tur bija tiešām jāraksta pašam algoritmu, jāmeklē daudz literatūra. Tagad tas tiešām ir principā ļoti viegls process, ko var, saku, tiešām pāris minūšu laikā izdarīt. Jā. Un tad, protams, sākās tā teikt, tos kloķu mainīšana, kā sakot, pielāgošana, mērīšana, kā sakot, cik labi strādā modelis, jā. Un tad, protams, veids, kā arī to prezentēt, un attiecīgi pēc tam viņi var turpināt arī palaist arī. Un tas arī nav nekas šausmīgi sarežģīts. Bet vispirms, tad pieliešu vēl vienu tekstu, first step, basic regressor, jā. How to predict numeric values, jā. Lūk. Ideja ir ļoti vienkārša. Tad šo te ciet, jā. Tad iet runa par, kā scikit-learn, jā, es prādīšu te saiti, jā, mums atcīmēs šo te biblioteku, jā, kas ir ļoti, tad šeit mums ir 3 pamatkategorijas, jā, tad klasifikācija, regression un clustering, jā. Mēs redzam klasifikācijā, tad mēs paredam kaut kādu kategoriju, clustering mēs sadalām grupās, principā kategorijās, tad mēs nosaukuma, kurus mēs nezinām, tikai mums jāizdomā. Savukārt, regression mums ir kaut kāda vērtība ar skaitliskā vērtība. Jā, lūk. Jā, akcija cenas, mums arī ļoti labs piemērs, jā. Var sakot, kaut kas, kur ir šis skaitliskās vērtības. Tad šis te, tad mums ir, tad šis te atkal, jā. Tad šo saiti ielikšu klāt arī, kodus nežas nemainīt, kaut kāda papildu lietas, jā. Regression. Predicting continuous values. Continuous. Es ceru, ka pareizi rakstīju values, ja? Atkal
Un te būs sākuma, tā sakot, jau drusciņai iesildīšanai parādīšu, cik tas ir ļoti vienkārši savā būtībā. Jā, tas sakot, vēlns ir, protams, tikai ir tajās detaļās. Jā, pats pamats ļoti vienkārši. Mēs importam 3 šūniņās, tas principā ir kaut kāds 10 rindiņas koda, un šeit es vienkārši uztaisīšu, tad importiem pandas, nampāju un matot liek, jā. Uztaisīšu kaut kādus fake data, un šī gadījumā es uztaisīšu 10, 11 ierakstus, jā, 11, 15, jā. Jā. Un man ir visi šie dati. Lūk, šādi dati, ģenerēju šādus datus, lielo X un mazo Y, jā. X ir tas kas nāk iekšā, un Y kas nāk ārā, un mēs gribētu pareģot, lūk, vērtību. Un šajā gadījumā, protams, mēs zinām patiesību ģenerē tā 3, jā, formula ir 3x plus 5, jā, un vēl minus 0,5 plus NP random round, jā, kas dod man vēl nelielu uz plus augšu 0,5 uz apakšu 0,5, jā. Šāds te, tāds nedaudz, kas drusciņ, lai nebūtu tā līnija pilnīgi taisna un triviāla, tā teikt. Un redzēsim, ka šāda veida datus, jā, protams, jā, mēs varam triviāli arī īstenībā lineāra, tur, kur kāda lineāra atkarība, kur saistība, šī korelācija, attiecīgi, tur attiecīgi mēs varam šo lineāru regresoru, tas jau ir zināms jau vairāk nekā 200 gadus, ja nav pirms datoriem, jā, kā atrisināt šādas problēmas, jā, tad to mēs varam darīt, un mums tas nav jādara. Tas ļoti vienkārši, principā atkal, recepti ir ļoti līdzīgi. Mēs importējam konkrēto algoritmu, jā, izveidojam šo te modeli, jā, un tad mums ir treniņš. Vienīgais, kas ir jāievēro atkal, vienīgā tā tehniskā detaļa ir, ka šis ir dubulti iekavas. Un kāpēc tas ir? Tāpēc, ka X, tāpēc nevēlas to lieku par lielo X, jo šo te īpašību, jā, tas, ko mēs mēģinām, kādas mums tas dati, kas ir atribūtas, jā, kolonas var būt daudz, šeit mums tikai viens primitīvs piemērs, bet mums teorētiski var būt arī 100 un 200 dažādas īpašības, kas mums būtu jāņem vērā, jā, tā kā, lūk, šī vienkāršajā piemēram tikai viena, tāpēc, lai varētu redzēt, protams, atkal, kāda X nāk ārā Y. Un tas jau ir labi atstrādāts, skatīsimies, kā man ies, jā, tad šeit, jā. Jā, atkarīgs būs, protams, ļoti, no jūs, es neuzstādīšu seed, tagad kādam ir drusku savādākas pieļauju, jā, kādam ir 4,7, kādam ir 5, jā, jo es jau neiedevu pilnīgi tīrus perfekts datus, iedevu nelielu, sakot, uz augšu uz leju, bet, jā, man tikai 10, 11 datu vienības, jā, es iedevu no 0 līdz 10, ieskaitot, jā, attiecīgi var redzēt, ka nedaudz nobīdis, tašreiz tāds, šeit uz leju, jā, bet strādā, attiecīgi, ir formula, tad tas būtības, ko tas regresors dara, atrod mums tādu formulu, A reiz X plus B, vai K reiz X plus N, kā mēs gribam, kā burtiski izmantot, kas vistuvākās minimizē šīs kļūdas, un līdz ar to mēs dabūjam kaut ko šādu te, kā mums tagad būs savādāk dati, jā, un rakstīties arī, jā. Šāda te datus. Būs atrodam līniju, kas minimalizēs šo te kļūdu. Jā. Tā, un tas ir pēc būtības tā lielā recepte, ja, kurš darīsim, bet ir, protams, daudz nianses. Jā, datu tīrīšanā, sagatavošanā, kādi parametri, kas strādāsim, bet idejas tas ļoti vienkārši. Un, protams, šajā vienkāršībā, šī konkrēta modela linear regression, kāda vēl lieta ir? Es ceru, ka šo visu ierakstu, brīnišķīgo lietu jāsierakst. Lūk, ir tas, ka, protams, mūsu datiem ir jādara kaut kādā veidā, jābūt kaut kādā veidā lineāra, jādara kaut kāda lineāra saistība. Ja nav šīs lineāritātes, tad tas lineāra regresors nebūs pareizais regresors. Citi veidi, starp citu, ir daudz citu modeļu pieejami, jums tikai jāpaspiež, lai sakot, ir šeit jāstāsta, kas ir daudz pieejams, ja šeit ir ļoti daudz citi, jā. Un mums izaicinājums, kas ir lielākais izaicinājums, kā jau visā šajā te modeļu veidošanā, ir, lai nepārtrenētu šo modeli. Jā. Šeit ir lineāra regresors, viņš ļoti viegli strādā, ātri strādā, tikai atkal tā lieta ir tāda, ka, protams, ja man dati būtu pilnīgi, kā sakot, ja man būtu 50 parabola, viņš tāpat uzvilk šo līniju. Ja man būtu kvadrātisks, jā, arī uzvilks. Jā. Ir iespējams arī veidot tikai lineārs šis regresors, arī kvadrātisks, jā.
Tikai lieta tāda, ka tīri, dabā kvadrātiski un kubiski procesi īstenībā stipri mazāk, ar logaritmu bāzēt, naturālos, kas skaitļi, bāzētie. Tie ir vairāk, bet lineārie dominē. Bieži vien, tāpēc saku, ļoti daudz ko ekonomiski daudz šī pareģojumi principā parasti izmanto linear regression, kas ir principā nevienmēr būs, to interpolācija. Mēs vienkārši velkam līniju, tad mēs zinām, kā attiecīgi, šeit būs, kaut kas uz priekšu nākšais skaidrs, kas mēs varam pareģot, tā teikt, lūk. Tajā ziņā, atkal nevienmēr, kas būs piemērotākais, kad bija, tad, kad bija XKCD, interpolācija, bija tas komiks, curve fitting, es saku, tas pareizais. Nē, te arī, regression, arī šis arī par tēmas būtības, bet citu vienu smieklīgāk vēl, dažādi veidi, kā mēs varam šo darīt, lineāri no slope, protams, tas ir kaut kādi punkti, mēs vienmēr līniju varēsim uzvilkt, tas nebija tas, ko es gribēju, XKCD, kā tur bija? Extrapolating, nē. Tas tomēr ir tas, ko es laikam 65 pagāju. Šis, man liekas, tas. Šis te, lūk, ja mēs šādā veidā veidam modeli no diviem datu punktiem, attiecīgi, te visādi loki sanāk, vai ne? Lūk, tā kā atkal, tāpēc arī pareģojumi ir ļoti bieži vien pilnīgi aplam, jo, protams, tā līnija neiet uz augšu bezgalīgi, line does not go up forever, kā sakot, lūk. Tātad tas vienmēr jāņems prātā, kas strādā modeļiem. Atkal, visi modeļi, kas sakot, ir savā ziņā nepareizi, neprecīzi, bet daži varbūt lietojami, protams, ka atkal kaut kādu brīdi, tad tas dzīvē šāds te modelis, viņš turpinās strādāt, skatām brīdi. Bet labi, tātad šis ir tas tā recepte, ko mēs varam izmantot, pēc būtības jums kaut kādi dati ar viens parametrs, un parējot otru, jūs iebraucat abas šī kaut kādā modelī, lineārā regresijas modelī, vienā no daudzajiem. Un attiecīgi jūs dabūjat šo šis tas treniņu process, un jums ir iespējams izveidot šo minimā. Dabūt šos parametrus, attiecīgi, intercept un koeficients, tas būtu. So, intercept would be B, and coefficient would be A, lūk. Tā, man kāds piebiedrojas vēl, kas piebiedrojas, Toms Zani piebiedrojas ļoti labi, kas vēl man nav tā, vai mums ir... Alise ir piebiedrojusies vai nav? Alise laikam nav šodien. Tā apstīsimies. Alise nav un nav Ilvars. Mums ir vispārējais, laikam esmu reģistrējis. Ilvars nav un Sergejs nav. Labi, vispārējais ir lieliski. Tātad turpinam. Un tagad padomāsim par to lielo visu šo te šodienas to galveno problēmu. Šā būtu drusku smagāka, bet idejas tas pats jau vien paliks spēkā, Mums būs kaut kādi dati, mēs mēģināsim kaut ko pareģot. Lūk, sākam ar šo te visu sīkāk šiem soļiem, Pirmais mums solis ir atkal tāds, ka mums internets pazūd. Kāpēc mums internets pazūd? Kas te notikās ar tīklu? Kas tad tas ir? Kas tad tas ir? Es nezinu. Nezinu, kas te notiekās. Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Kāpēc mums tīkls pazuda? Pastīsimies, kāpēc mums nav internets. Baidās kaut kādam tīklam aiziet beidzot. Tā, ok. Tagad vajadzētu būt. Es ceru. Interesanti. Tā, es ceru, ka būs. Ok. Tā, es ceru, ka esmu apakaļ. Kaut kādā man par laimi ir arī plāns B. Es ceru, ka skaņa man ir. Tā, es ceru, ka skaņa ir.
Jā. Šoreiz bija mana problēma. Man izstāsta, man pazuda Wi-Fi, man par laimi arī vada pieslēgums cits tīkls, kas ir plāns B. Jā, šoreiz manējais bija, jā. Viss kārtībā. Man ir vēl plāns C, man ir vēl viens internets. Man ir 3 internets pievienojumi šeit, jā, manā. Jā, tā teikt, pie manas birojā, tā kā līdz ar to nebūs nodarbība turpinās ierakstīties, tā kā viss būs kārtībā. Tagad vienīgais man būs atkal jāizstāst, ka man būs jāveic pieslēgums pie arī, esam arī mašīna arī atpakaļ. Interesants moments, vai man joprojām ir šie dati, jā, vai man pieņemsim, jā. Vai būs kļūda, vai man no jauna būtu jāpalaiž. Man liekas, ka man joprojām dati ir. Jā, mēs esam pieslēgušies, jā. Pieņemsim, es ielaišu šo šūnu. Jā, visi dati atmiņā joprojām ir. Jā. Nu, lūk. Bet labi, atgriežamies pie šī te fakta, ko mēs darām pirms, jā. Mēs sākam ar to lielo bildi, jā. Vai jums modeļus, protams, jau mācoties šeit kā kursā, jau guvēt modeļus, tas viss ir lieliski. Bet jā, protams, tādā praktiskā vidē mums jāsas, vai kā tā kompānija tiks izmantot, vai darba devējs, vai sadalīsiet paši, vai organizācija, vai valstiska organizācija, vai nevalstiska, vai biznesa, vai kas. Nu, kā izmantot šo modeli? Nu, lūk, šī gadījumā te būs stāsts, ka tiks izmantota šīs te cenas, mājokļu cenas, tiks iebūvēts ieliks citā lielākā konvejerā. Kaut kas nav skaņa? Nē, ekrāns nav. Ok. Jā, es skatos, pareizi, ekrāns. Lieliski. Tā. Jā, tagad esam apakaļ visi. Ok, super. Tā. Nu, lūk, tad kā mēs šo problēmu, kā tas tiks izmantot, un šī gadījumā šī problēma tiks izmantota, šī mūsu modelis izmantos tālāk, kur cilvēki ieguldīs naudu, firma ieguldīs naudu, tad viss tagad aizgājas. Ieraksts neapstājās, tas nav saistīts ar internetu, tā kā viss, neko mēs nezaudējām no tajā ziņā. Tā, labi. Nu, lūk, tātad, mēs zinām, ka kontekstā, ka tas tiks turpināts kaut kādā turpmākā sistēmā, kas sakot, tiks domāts par šiem ieguldītājiem, kā ieguldīt naudu pēc būtības, un attiecīgi, vai vērstajā rajonā ieguldīt. Nu, lūk, tātad, protams, šis te mūsu, kā mēs ietekmēsim vispār visu šo te organizāciju, konkrēto šeit, viņiesim, ietekmēs kompānijas, protams, ienākums attiecīgi, Un atkal tas stāsts, šāds mācīt piemērs pēc būtības, bet dzīvē tā viņi tiek izmantot, un īstenībā, ja nepareiz modelis, gadījums Amerikā liela firma, miljardiem liela firma, kas ļoti agresīvi pāris gadījumus pirka mājasnieks mums īpašums Amerikā, un cilvēki brīnījās, kāpēc viņi ļoti lielas cenas maksā par mājokļiem, un izrādās, ka viņiem bija pārāk optimistiski modeļi, jo tagad tas tirgus drusku saprāt, viņi bija pārmaksājuši stipri, jo viņi priecīgi pa modeļi bija uzbūvēti pārāk optimistiski. Jautājums tāds, kas bija vainīgs tieši šo te pētnieku, datu zinātnieku, datu pētnieku, datu analītiķu vainu, tas bija kaut kas cits. Tieši vien īstenībā bija tas, kā tajā stāstā bija prasība pēc optimistiskiem modeļiem droši vien. Atkal to kādreiz rakstīs grāmatās, kā mācīja piemēru, kāpēc viņiem tā aizgāja, un tagad tas mājas ļoti daudz sapirkt, un neviens viņas nepēr, protams. Bet to firmu no galvas neatceros tagad. Bet, par existing solutions, ko mēs darām pat labāk? Kas mums liekas tagad? Kā jau ilgstoši, protams, ir eksperti, kas izmanto vienkārši sarežģītus, tā teikt, roku rakstīts likumus, un atkal arī ar patentiem likumiem, protams, ka mēs pilnībā pareģošana ir, tā nav precīzi zināma, un arī ļoti dārgi maksā, un atkal ir tas moments šeit, galvenais šim te stāstam, šim te case study, ir tas 30%, tad to, ka mūsu modelim vajadzētu būt labākam par 30%, kas mums ir ļoti zems uzstādījums, kā mēs varam tik ļoti kļūdīties. Nu, lūk, un tad, ko mēs, kādiem datiem mēs strādāsim, Mēs strādāsim ar tā saucamo census, aptaujumiem, kā ir census Latvijas census, ir aptauja, dati, kur iekšā ir dažādi šo te rajonu dati,
jā, un attiecīgi ar šīs cenas mediānu. Jā, ļoti tāda tīra laba data kopa, jā. Nu, lūk, atkal atceries to, ka mūsu šis te dati ir konteksti no kaut kāda lielāka konvejera, jā. Bet, protams, nozīmē to, ka mums šīs konversijas, protams, ir mums jāsako līdzi vai, kas sakot, konversija no augšas uz leju, jā, kaut kur neaizķerās, jā, lai nav kaut kāda veca dati, kaut kas neaizķerās, nestrādājam kaut kādā veidā, tas viss lielais konversijas sarežģīs sistēma, lai viņi nenolūk, protams. Lūk, tā. Un tagad mums jāizdomā, protams, kāda veida kas būs mūsu, tā teikt, ko tad kāds būs šī problēma? Nu, jā, es jau minēju, tā būs šodien mēs runājam par regresijām, bet īstenībā praksē var būt tās, ka tas īstenībā būtu jāuzzina, kas sakot, ja tiešām tas būtu dzīvē, vai cenas aptauja, tieši tā, cenas Latvijas, paldies Evī. Jā, nokam latviešu valodās, tieši raksta domzīmes par to, ka terminoloģija latviešu valodā bieži klibo. Ir tas precīzais nosaucījums, salīdzināt ar angļu valodas termiņiem, bet viņš nav tāds vispārīgs vārds, jā. Nu, tas pilnīgi korekti, protams. Jā, nu, lūk, tieši to ir, ja tad ir aptaujas datums pieejam. Nu, lūk, bet par to tipu. Atgriezt pie datu tipa, jā, šeit, tad mums ir, mēs zinām cenas, tas ir supervised learning, jā, tas tā kā skaidrs, jo mēs zinām to informāciju, ko mēs meklējam, jā, kaut kādā datu kopā modelim, tas jau ir, tas ir supervised, mums ir, kas sakot, ar pārvaldīts, kas sakot, pārvaldītā learning, mācīšanās supervised, jā, ar sekošanu, tā teikt, jā. Regression, continuous value, bet tagad teicis moments, kāpēc continuous, nu, lūk, vai te varētu būt savādāk? Varētu. Iedomājieties, mēs būtu tāds modelis, mums pateiktu, ka sakot, stakeholders, tā sakot, galvenais pasaka, ka vajag, viņš kā domā, ka vajag šo te regression, bet īstenībā sāk runāt, vajag tikai divas lietas, pirkt vai nepirkt, jā? Kas tad būtu, tad mums nebūtu vairāk regression tās, mums būtu klasisks binārais klasifikators. Jā, nē, true, false. Tas būtībā modeļi būtu vienkāršāk uzbūvēt īstenībā, jā. Divās kategorijās tikai. Es mums vajag vairāk kategoriju atbild. Jā, pirkt, nepirkt, pagaidīt, būs tāds varbūt pirkt, jā. Kas sako, 3 kastītēs. Arī tāds variants iespējams, jā. Regresija tās ir drusku sarežģītāk. Tieši no algoritmu viedokļa, jā. Nu, lūk. Bet nu labi, tad tomēr grib to cenu. Grib to cenu. Labi, mēs nepiekrītam, ok, regression lai ir. Jā. Un tad tas nav parasts regression, bet kāds tas ir multiple regression gadījumā. Ja mēs sākumā rādījām to vienkāršo single regression, tāpēc, ka man bija tikai viens X, ja man bija tikai viena īpaša, viena atbūta. Šeit man būs vairākas. Jā, mums vairākas, kas sakot, vairāk datu vienības, kolonas pēc būtības, jā. Nu, lūk. Un univariate regression, jā. Ko tas nozīmē? To, ka es gribēšu tikai katram šim te dot atbildi tikai vienu, jā. Varbūt arī tādi modeļi, kas dod vairākas atbildes. Tad Y nav mazais, bet lielais Y, tad vairākas vērtības nāk ārā. Nezinu, cena, tur kaut kas vēl varētu pieņesim. Šoreiz tikai vienu, cena tikai vienu lietu, jā. Nu, lūk. Lūk, batch learning, jā, mums dati jau ir gatavi, jā. Un viņi mums turās atmiņā. Mēs viņu uzreiz palaist visu. Mums nav jāpildina pat trusiņā iekšā. Labi, nu ko sākam? Tad mums te esam runājuši, pārunājuši. Apsimies bāzes lietas, jā. Lūk šeit, jā. Sāksim, jā. Lūk, un tātad... Pamēģinām vēlreiz, jā, Pythons mums ir pareizais, jā, 3.12. Nu šeit ir atkal šo notebook Aurels taisīs, modificēja, jo sen tāpēc 3.7 parādās. Nu atkal tas nozīmē to, ka principā, ja kurš Pythons ir strādās ar šo te, bet ir svarīgi, lai mums būtu scikit-learn, tī ir normāla versija, un pēdējiem pāris gadiem, un arī tas šeit ir. Nu atkal visi mēs esam vienā kolabā, kas tā kā vēl visiem strādāt. Labi, tad bibliotēkas mums ir gatavs, labi, un tad ejam pie datiem, jā. Tātad mēs tagad pārstāvam šo te mājas korporāciju, jā, un mums ir šī te datu kopa, jā.
ies runa par Kaliforniju, jā, tā ir slavena datu kopa, jā, un iet runa par 90. gadu kaliforniešiem mācību kopā, kad bija šī te aptauja, jā, iespējams, ka bija kādi jaunāki, bet ļoti interesanti tiem, kas pēc kursa tāpēc arī jaunāks aptaujas, kāda šie dati tagad mūsdienās ir, jā. Bet šo ļoti plaši izmanto, līdzīgi kā Titanic un Iris, jā, tāpēc arī mēs izmantojam šo te. Un šī gadījumā es ņemšu šo te, tā kā šis ir modificēts, atkal nelielas dažas izmaiņas ir, jā, papildu, kā sakot, īpašības, jā, un es viņu velku par tiešo ar šo funkciju, jā. Nu, lūk, load hosting data, jā, tad mums šeit pat labāk, man ir īstumā šī datu kopas, tev šeit stāv arī tā pati datu kopa, tikai drusku savādāk Google versija arī šeit ir, bet to es neizmantošu, vai pasties, vai viņi īstumā tas pati paši dati. Jā, ir īstenībā šeit. Bet mēs viņus vilksim no šejienes, jā, tad datasets, jā. Vispirms mēs uzliekam šo te vietu, jā. Tātad, ja man šāds fails neeksistē, jā, tad es taisīšu mapi šeit, jā, un tad es viņu vilkšu no šejienes, jā, un attiecīgi mēģināšu attaisīt, jā, izvilkt, jā, un atgriezīšu jau data frame no šejienes, jā, datasets housing CSV. Nu, lūk, tagad tas ir jau gatavs. Tā kā no teksta veidot visam vajadzētu strādāt, pastīsimies. Jā, tātad, jā, tur brīdiems par nākotnē kaut kā 3-14, nākoši gadu šogad rudenī, jā, kaut kas nepatiks viņam ar arķīviem, bet realitātes tāds, ka mums ir iegūts šis te housing TGC, jā, tā ir fails, jā, un viņš ir atzipots, jā, zipots, un attiecīgi mums ir šeit šie dati. Nu, apstīsimies viņus ātri. Housing, jums visiem arī vajadzētu būt. Notišanā divreiz. Nu, lūk, jā. Viņi īstenībā ir 20,640. Nu, var redzēt, ka ir mums, kādas mums šīs kolonas ir aptuveni, var aptuveni redzēt, kāda dati šeit ir. Tad 1, 2, 3, 10 kolonas. Bet ko tad mēs izmantosim? Mēs izmantosim šo median house value. Šis ir tas, ko mēs izmantosim šeit, jā. Tas, ko mēs mēģinām pareģot. Vispārējais ir tas, ko mēs izmantosim kā īpašības, nu, atribūtus, ko mēs mēģināsim pareģot. Nu, ko mēs izmantosim modelību kā informāciju, lai iegūtu šo vērtību. Tā, nu labi, tad dati ir sakarīgi, un viņi mums, ir no augšuplādēti, jā. Pandas, jā, arī CSV, tad mums šeit, jā, un housing should contain data frame with all data. Jā, tagad. Nu, lūk. Tā, par funkciju runājot, man šī funkcija nepatīk, man autoram, tāpēc tas mācību piemērs bijis, bet es taisīju dzīvē šo funkciju, es liktu šo te informāciju kā parametrus, jo kāpēc? Iespējams, ka tas urlis, jā, nu, šeit viņš ir fiksēts, ierakstīts iekšā, tā funkcija ļoti tāda neelastīga, jā. Ja nu man gribētu kaut ko citu lejuplādēt, viņi nestrādā, viņi vienkārši jānomāja šī adresi, labāk būtu viņi padot šeit iekšā kā adresi, un tad, kad es varētu novilkt, kā sakot, failu, jā, attiecīgi, un man būtu daudz elastīgāks, jā. Bet atkal, nu, priekš mācību piemēri netraucēju, man būs dati ir iegūti, jā, un apsīsimies, ko tad mēs esam iegūši, jā, nu, vajadzētu būt kaut kam ļoti šādam, jā. Tam pašam, ko es skatījos, jā, nu jā, ko mēs redzam, jā, tad atkal šīs te kolonas, jā, un atkal es teicu, varētu būt 20,640 vienības, jā. Šis rindas, tā kā Evi jau pareizi teica, jā, tā ir aptauja, jā, vai tas tad mediāni jau vienmēr pateikt, kas tur īstenībā ir apakšā, ja tā papēša 90. gada to census, ja šo aptauju, principā aptaujāt ir rajoni, jā, bloki, jā, ko katra rinda reprezentē īstenībā jāpjaut uzreiz. Nu, lūk, es papētīšu, tas ir aptuveni 3000 iedzīvotāju liels bloks, tad, nu, un ko tas nozīmē? Pieņemsim, kādā pilsētā Rīga, jā, tas varētu būt kaut kāds kvartāls pēc būtības, 3000 cilvēku, nu tāds vairāk kvartālu kopums, vai ne? Bet pieņemsim kaut kādā lielā dzīves laukos, tas varētu būt samērā liels apgabals. Un līdzīgi ir arī Kalifornijā. Dažas vietas ļoti kompakts, ja tu kaut ko Los Andželosā vai San Francisco, un savukārt kaut kādos tur tūkstnesī, tur varētu būt ļoti daudz kvadrāta, kilometru kvadrāta jūdzes, kur lai savāktu 3000 cilvēkus, ja? Un tā ir agregācija. Šie dati ir agregēti par šiem 3000 mājokļiem, ja?
nevis cilvēku, bet mājokļi, sorry, ja. Un attiecīgi, ja, ir iegūst šīs te informācija. Nu, lūk. Bet jā, tev var redzēt, ka dažas īpašības, daži dati liekas ļoti sakarīgi, un daži ir tādi, nu, nezinu, uzreiz nav tik vienkārši izskaidrojumi, ja, šajā ziņā. Nu, lūk, jā. Nu, lūk, tā. Datus mēs to dabūsim, ja. Dati dabūt pēc būtības, ja. Nu, lūk, jā. Nu, lūk. Tā. Tagad mēs varam vēl darīt, ja. Šeit mēs redzam info, kā mums gāja ar īpašībām, un te mēs redzam, protams, to, ka mums ir 1, 2, 3, ja, ir 9 kolonas smuki, ir pārvērtušās par skaitliskām vērtībām, flotiem, ja. Ieskatot to, ko mēs gribam pārļūt, tā kā šeit mums nav šausmīgi jāmokās, uzreiz varētu viens mazs mīnus, ka tās guļamistabas skaits ir trūks, tur iztrūks tās guļamistabas, jā, nav visām guļamistabas no ievēros. Un vēl tā jocīgā kategorija Ocean Proximity, jā, tas tūms okeānam, jā, mums tūms okeānam būtu laikam nevienam nav, tūms jūrā, jā, tur tūms okeānam. Tad apstāties to drusku sīkāk pēc brītiņa, jā, kas tur iekšā ir, vai tur ir samērā briesmīgi, nu izrādās, ka tur nav tik traki. Tur ir tikai 5 kategorijas, jā, visvairāk ir zemes stūnas līdz okeānam, bet tas nav pie okeāna. Inland tā būtu tā sliktākā kategorija, tad kaut kur tālu, vai ne? Near ocean, tad tuvu okeānam, nu, relatīvi tuvu, jā, un tuvu līdzim, jā, līdz ir San Francisco līdz, ja nemaldos. Un salas arī drusciņi kaut kādā rajoni pa salām. Ja salas, tur ir arī salas Kalifornijā, viņas gan ir maz apdzīvotas, jo tur ir tie liegumi. Nu, tā papildu kategorija. Jā. Vai mēs gribēsim izmantot vai ne, tas vēl jautājums, vismaz, ka mēs negribēsim izmantot. Bet arī nākošais, ko mēs darām, ir, protams, mēs taisam describe. Ja? Mēs apzīsimies, kas mums tur ir. Ja? Nu, lūk. Tā kā redzam, ka tur tāds bedrooms. Kas mums vēl zināms, ja? Nu jā, vidējais, nu atkal longitude, latitude, jā, garums, platums, jā, kā sanāca, garums, longitude, latitude, platums, laikam tā sanāk, jā. Un housing median age, tas ir tās ļoti sakarīgs, no 1 līdz 52 mediāna, jā, atkal. Nu, atkal, tad var teikt tā, mediāns 1, nu, tā kaut super jauns rajons, nu, pat uzbūvēts, jā, ka ir tāds, iedomājies, ka viss rajons, viss mājas ir mediāns ir 1, mēs vēl nav nemaz vecu māju, nu, viņas var būt tādas, bet principā pārsvarā dominē jaunas, jā, bet ir iespējams tāds rajons, kur vidē, nu, mediāna ir 52, tad tur ir pārsvarā vecas mājas ļoti, jā, nu, atkal. Istabas skaits gan tāds jocīgs ir, jā, tas nozīmē to, nu, kas tas pa kategoriju, -2, jā, nu, tas tā kā liekas loģiski, bet ko tu varbūt 3,9 istabas? Nē, tas būs, jā, daudzdzīvokļu mājas, jā, vai arī, iespējams, tur ir kvadrātūra, jā, mērīta, ir, nu, kvadrāta pēdas, iespējams, mērīts, jā, tad ļoti liels, jā, 3,9 jā, total rooms, jā, iespējams, tas ir pilnais, bet iespējams arī tas mums ir padomā, kā uzreiz pēc kolonas un total rooms, total bedrooms, jā. Tad cik istabas, ja kopā visā šeit, un tad zināk, ka tev 3,000 mājas, nu tad jau izskatās, ka ir 3,900, jautājums vairāk par šo rajonu, katru varētu dabūt tikai 2, jā, tāpat, ka tam šim guļamistabām arī ir, jā, arī 6,000, jā, nu, population, jā, tas arī jautājums, kas tad ir mērķis, bet pēc būtības te nevajadzētu būt 3, jā, vidējais ir tos 100, nu, te ir arī 3,500, jā, ļoti atšķirīgi šis population, jā, nu, lūk, jā, tāpat ar households arī, jā, cik daudz cilvēki un cik daudz tagad ģimenes, un ģimenes pārstāv, jā. Nu, atkal, te arī tad būtu vēlams dziļāk papētīt, kādas tiek veidot šīs te skaitliskās vērtības, kas labā, un te ir median income, te ir ļoti jocīgi, jā, no 0,5, jā, līdz 15, kas tas varētu būt, jā, vai tie ir 1000, varētu būt 1000, varētu būt vienkārši te ienākumu kategorijas, vienkārši dotas kaut kādas, jā, kaut kādas ļoti bagātie rajons, jā, un kaut kāds ļoti nabagais rajons iespējams, jā, nu lūk. Un tad mums ir, protams, šis te tas gan izstāsts ļoti sakarīgs, jā, mājas vērtības, jā, lai gan te, jā,
Tas arī Evieta, tā ļoti laba hipotēze, jā. To tiešām vajag papēc vairāk, jā, jo, ja mums praksēs, te būtu reiz jāsaka, te būtu daudz jautājumu, vēl papildi jāuzdod, kuriem būtu jāatbild šādā te gadījumā, jo, uzreiz nav skaidrs atkal, jā. Tas ir vienkārši kā tika veidot šīs vērtības. Uzreiz te iemesls pasalam vairākiem rakstiem, kas sakot. Es saku, darbs te principā pietiek vairākām nedēļām tā kārtīgi iedziļinās. Man patīk šis variants ļoti labs iespējams. Jo tiešām, tas ir outliers, tipisks outliers. Ja, to mēs redzēsim, protams, arī tad, ja skatīsimies tās histogrammas tultās, lai iegūtu pārskatu, jo ir grūti reiz saprast. Jā, mēs redzam, ka tā ir lietas durās acīs, jā. Un vēl viens, ko es vēl viens ievērtu šo te, tas mājas vērtības, jā, ir 500,000. Labi, tas dati no 90. gadiem, tas 80. gads, bet mēs zinām, ka Kalifornijā mājas ļoti dārgas, jā. Tur ir tāda maz būdīgi 2 miljoni maksā. Līdz ar to, liekas jocīgi, tik maz tie dati. Par to es zinu atbildi. To mēs nonāksim, kāpēc tas tā ir to īstenībā. Tā, šis nākšais kods ir vienkārši var ar bildes saglabāt, tas nav obligāti, bet viņš glabās bildes šeit mapēs vienkārši. Tajā kolobā. Bet tagad mēs nonākam pie tā, ko mēs gribētu uzzīmēsim histogrammas visām skaitliskajām vērtībām. Ja? Tātad, un šajā gadījumā pandas šo te visām kategorijām, ja, izzīmēs visiem datiem uzzīmē šīs histogrammas. Ja? Ja, šis, protams, tikai settingi, ja tas pilnīgi nav obligāti, ja tas maina fontu izmēru, ja tur atkal arī pamaina tos fontus, kur tur vēl ir daudz citu settingi. Ja. Mums jau nav obligāti tas skaitļi settingi, mums galvenais ir redzēt, kā tās histogrammas, kā mums ir dati izkārtojušies. Un šeit jau ir tādas interesantas lietas, ja. Viens, sāksim ar longitude un latitude, ja. Ir tā teikt bimodālā distribūcija, tad ir divi šie te, divas augšas, jā, divas ir arī mazāks, jā, ar ko tas izskaidrojams, jā, ja mēs paskatāmies, ja šeit varam to diapazonu, jā, šeit, jā, no 3, 4, 6, 2, jā, aizsim uz Google Maps, es arī internets man iet vēl, jā, apsmies, kā tajā Kalifornijā tur izskatās viss, jā, to mēs redzēsim, Google Maps, jā. Un ieliksim Kaliforniju, ja? Tad šeit, ja? Man jāpietiek, kāpēc man Google prasa šo vēlreiz piekrist. Kas tas pa? Ok, Google it. Mēs gribam Kaliforniju. Ja? Vienkārši iesim augšā, man slinkums zoomoties, ja? Jā, esam tagad redzams Kaliforniju, ja? Pabrauksim drusciņu viņi, ja? Lūk, jā. Varbūt, ka kaut kur kāds, kas vairāk mapos, te varēja, kur uzstādīt, noteikti uzstādīt šīs te garumu un platumu, kaut kur bija opcija, jā. Tagad būtu labs apsies, kur šeit bija, Google lietotnes, man nepatīk latviski, viņi es lietoju angliski parasti. Kaut kur jābūt tekstītim, jā. Bet vārds sakot, jā, tātad, ja mēs pauksim tuvāk drusciņu, jā. Kas ir izskaidrojums šiem te diviem augšām? Protams, ka tie ir rajoni, kurus vairāk cilvēki dzīvo, jā. Tie rajoni ir šeit, vispār šis rajons aptuveni un šeit, jā, tās divas lielās megaglomerācijas. Ir arī šeit, protams, cilvēki dzīvo, jā, bet tāpēc šeit, Death Valley Nacionālajā parkā īpaši daudz nedzīvo neviens tur, jā. Lūk, jā, tā kā, un savukārt arī interesants moments, ka augš arī īstenībā, arī pie jūras šeit ir samērā, tā teikt, maz cilvēki, jā. Tāpēc, ka tur īsti nav tā infrastruktūra nav tāda, kas piemērot. Un vēsturis iegājis no San Francisco līdz šejienē, principā ir viss. Jā, lūk. Tā. Labi. Tad tas izskaidro šo bimodālu. Tad tas izstās sakarīgi, jā. Kas mums vēl ir? Median age. Izstās interesants moments ir šis, jā. Ka šeit tā divas augšiņas, tas ir interesants arī, kāpēc tā ir bijis. Kāpēc 15 gadiem, atcīm divi tāda liela būvniecības, tā sakot, būmipiņš. Un šeit jau parās viens moments, kas man nepatīk, ir tas pieejsnieks. Viņš izskatās, ka ir izmantots tāda īpašība, ka nav pieejsnieks šausmīgi dominē, kad laikam ir vienkārši kaut kāds ļoti vecas mājas, pār 50 vienkārši uzskatīs, tas 50 plus vienkārši uzskatīs kategorija. Ja? Viņi nav pētījuši jocīgi, kāpēc tā darīts.
cenzusā, jā, tur ir bijis savi iemesli iespējams, jā, bet, nu, tāpēc, ka nevar būt tik daudz 50 plus, ko mēs sagaidītu, jā, šeit, nu, šādas strīpas, jā, mēs sagaidītu tādu lielu, garu asti šeit, jā, kaut kur līdz 150, nu, Kalifornija jau jauna, jā, tas jau no Rīga, kur mums būtu ar 340 gadu māju atrast kaut kur, bet, principā, nu, līdz 150 gadus vecas mājas varētu atrast, ja, no 1849 gads, ja. Nu, lūk. Nu, jā, tad es savukārt total rooms, total bedrooms population izstās ļoti normāli, ja, kā sakot, izstās ļoti sakarīgi, ja, tāpat arī households, median income arī ļoti labi, garā aste, ienākumi, viss ļoti smuks sadalījies. Un atkal tas vēl viens bēdas tās ir to median house value. Te mēs redzam, te būs tās, nu, pēc būtības kropļojums datos, ja. Kāpēc tā ir? Jā, un tad ir, protams, jautājums, kāpēc ir, ko tas nozīmē? Atkal līdzīgi kā ar to vecumu, tātad dati šeit ir, ja māju vērtība pār 500 000, vienkārši ir rakstīts kā 500 000 plus, jā, un visi gājas vienā kastītē, jā. Ar to izdarīja šī mediāna rajons, jā, kur 500 000 plus. Un šodien es drusku papētīju, kāpēc tas tā ir bijis īstenībā. Nu, stāsts ir kāds vienkārši, tā teikt, lai neuzmācās bagātajiem. Tad, var sakot, doma bija, kad rajoni, tas ir tāds ekstra outlets, jo māja maksāja toreiz 80. gadā 5 miljoni maksātu kāds mega manš, lai nebūtu, kas šie dati neizplūst. Ja, tas ir interesants apgalvojums, ja, ka tāds pamatojums. Ja. Nezinu, bet bija oficiāli, vismaz, ja, superoficiāli salos to es nelasīju, ja. Bet jā, ka doma bija tāda, ka vienkārši super dārgās mājas, visi ieliet vienā kastē, ka, nu, varbūt tur ir tiešām bija kaut 20 miljoni milzīgs ranšo kaut kur arī, ja. Tos super dārgos likt visas tādu, jo 500 000 89. gadā Kalifornijā nebija tāds super, nu tas bija dārgi, tas nebija super dārgi, ja. Mūsdienās saka 500 000 nekas nav, ja. Kalifornijā tur viss mājas gan 500 000 vairāk ir. Nu, lūk, jā, bet tagad šeit ir bijis tāds specifisks gadījums, ka jā, šis te vidus klasiskais, jā, un attiecīgi, jā, šeit ir vienkārši viss tā garā aste, jā, kas te būtu jābūt šeit, ir iegrūsta vienā 500 000 plus kategorijā. Nu, lūk. Bet labi, tā kā, bet kopumā dati neizstās slikti, jā, mums, jā, tad pazīsimies, tad, protams, nākamais solis būtu mums nolikt malā teksta kopu, un to jau mēs mākam darīt, jā, tāpēc es šausmīgi sīki, šeit ir recepti, kā to darīt ar roku, jā, un kā to darīt ar roku būtu, kā mēs vienkārši sajaukt datus, un tad paņemtu kaut kādu, tad, ja sajaukt labi datus sajaukt, mēs vienkārši ņemam vienu daļu un otru daļu. Jā. Nu, pirmo 80% ir training, 20% būtu testing. Nu, tā var darīt, protams, jā, ar roku funkciju, jā, sajaukt, jā, un tad paņem kaut kādu daļu, un mēs iegūtu, pieņemsim, training set, jā, un test set, dabūtu šādā veidā. Bet, protams, ka mums nav tas obligāti jādara šāda funkcija jāraksta, jo mums jau ir, protams, jā, te vēl papildu hash, rakstīs to informāciju, jā, vai tas mums dalās, jā, bet mēs varētu, jā, tas mums nav jādara obligāti, bet, nu, es ko teiktu, ko mēs mācījums iepriekšējā nodarbībā, būtu vienkārši izmantot šo te. Strādā ļoti labi, jā, mēs padodam datus un viņš sadalīs divās kopās, jā, nu, divās masas, divās datu tabulās, jā, trainset un testset, jā, un apsatīs, kā mums šagad ir izmēru, size, shape of train, un testset, jā. Vajadzētu būt, jā, kaut kas ļoti līdzīgs, vai sanāk, ka identisks izmērs, bet 80%, jā, identisks izmērs, jā. Protams, lūk, šādā ziņā mēs esam dabūjuši šos te, jā. Tālāk, mums nākušais solis ir šo dalījumu. Mēs varam, protams, ņemt vienkārši train test, jā, bet, jā, te mums arī, mums kaut kas trūkst, ja 44 testos nav guļamistabs trūkst, jā, tas ir viens, bet nākšais solis mēs runājām par šo te stratified dalīšanu, lai mums būtu pārstāvēti visi, tā sakot, pārstāvētas grupas godīgi, jā.
tā kā pēc proporcionāli. Nu, lūk. Un pieņemsim šeit piemērs, ja tas grāmatā minēts, ja mums ir 1000 cilvēki, jā, un 51% dabīgi sieviešu īpatsvars, ja, protams, dzīvē tā ir 51%, jā, bet mēs varam izskaļot ar vienkārši ar binālo distribūciju, saprast, cik liela varbūtība, ka ņemot nejauši, ka būs, nejauši ņemot, dabūsim vairāk, pieņemsim par 53, jā, vai 48, vai mazāk 48,5, ja to var aprēķināt, jā. Nu, lūk, mēs padošam tas sample size, jā, 50,51 tā īstenība, jā, un kāda būs varbūtība, jā, ir aptuveni 10%, jā. Tur neliela matemātika ir, ja mums nav jārēķina, mēs vienkārši padošam šos datus. Bet, protams, ja mēs negribam šo rēķinu, mēs varam vienkārši notestēt, ja? Parādām 100,000 reizes vienkārši šo te eksperimentu un dabūsim kaut ko ļoti līdzīgi, ja? Ka mums ir sample, ja? Vai nu virs 535 vai zem 685, ja? Sanāks arī aptuveni 10%, kaut kas 11%. Nu, bet par ko tas stāst? To, ka ja mēs gribam, lai tās mums ir stratified, lai mums ir proporcionāli, viss ir tā reprezentēts kaut kādas kategorijas, ja, tad mums drusku vairāk jāpastrādā. Ja, un tas princips ir atkal, ka mēs zinām šo stratified split, ja, un kā to darīt, ja, šī gadījumā šajā mācību piemērā mums ir uzstādīts tāda prasība, ka vajag pārstāvēt dažādas ienākumu kategorijas, ja. Bet mums ir viena problēma. Ja? Mums nav tādas kolonas vispārībā. Mums nav tāda mediāna ienākumu kategorija. Kas mums ir? Mums ir cilvēku ienākumu vispārīgā kategorija, bet viņi ir plūstoši, viņi ir skaitliska. Ja? Tad tipiska data engineering, feature engineering problēma ir vienkārši pārvērst skaitlisko uz kategorisko. Un tas ir ļoti viegli izdarāms ar pandām. Ja? Man liekas, Pythonā Excel arī šāda funkcija ļoti vienkārši ir. Ja? Vienkārši mēs atradīsim, ko mēs darām pirms. Jāzina, kāda mums ir te dati izskatās, jā, mediānikom, jā, ienākumu dati. Ok, skatāmies, tas nāk no 0 līdz 15, un šeit, protams, ir tāds nedaudz, kā saka, angļu judgment call, tad mums ir jāizdara izvēle. Nu, mēs gribam, jāizdara kādas tās kategorijas būtu, jā, kaut kur iespējams, ka visi super bagātās, jā, ienākumu lielie būtu viena liela gara aste. Un tad varētu būt, sāk 1, 2, 3, 4, 5 kategorijas, jā. Grāmatas piemērā minēts, jā. Labi, mēs zinām 5 kategorijas, jā. Ne visādi būs vienāds skaistums šo te mājokļu, jā. Nu, lūk. Bet tā formula ir šāda. Tas ir formulas piegādes šāds. Vienkārši mēs ņemam izvedam jaunu kolonu, un viņi tiek veidot šāds. Mēs padodam eksistējošu kolonu, šī ir tā būs mediānikom, un pasakam, kādus šos te punktus, tā sakot, tos stabiņus, tos sēras stabiņus, jā, kur dalījums būs, jā, pie nulles, jā, tāpēc, ka mums 0, 1,5, kaut kur šeit, jā, varētu būt 3, 4,5, 6, un tad mums NP infinitis, tā ir bezgalība, visu pārējo. Ievērosim, ka man ir mums cik stabiņi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stabiņi, bet lejpeļi, jā, ir mums 5, protams, ja ir 6 mieti, tad mums pa vidu būs 5 vietas, kas 5 vietas, kur likt sēta, tā teikt, vai kastītes. Nu, lūk. Un tagad mums vajadzētu dabūt šo jauno kategoriju, apmēram kā mēs sadalījās. Jā, tad mēs iegūsim šī kategorijas, jā. Tad sanāk, ka 1 tā nabadzīgākā, 5 laikam tie bagātākie, 2, 3, 4, 5. Jā. Es neesmu skatījies, vai te varētu arī kaut kāds nosaukums uzreiz uz strīdus dot, ja nosaukumos šeit ir kaut kategorijas. Tad mēs dabūšu šāds te, tā visi sadalījušās, jā. Un tagad jau mums, bet mēs gribētu, lai mūsu sample, lai mūsu dalījumā viss būtu arī palikt līdzīgajās proporcijās šiem datiem, šiem te kategorijām. Nu, lūk. Kā to darīt? Jā. Pieņemsim, jā, vēlreiz, kad droši palikt, nedroši apsīties, vai tiešām visas ienākums zem 1,5, jā, būs cik? Jā, būs 822. Pārbaudam, jo projām ir. Tā kā viss kārtībā kaut. Tad ir vienkārši tests, kas sakot, varētu arī search, lai viss notiekās tieši tā, kā ir, un esam kaut ko netiešām, kaut ko ne tā izdarījuši. Labi, nu ko? Tagad mums ir šeit te, jā, te mums ir sadalījums, jā, tā mūsu kategorija. Rakstīties šeit, jā.
Jā, tās mūsu kategorijas, kuras mēs gribam izmantot. Jā. Un tagad mēs uztaisīsim Stratified Shuffle Split. Jā. Tad šis ir tas dalītājs, kas ņems vērā šo te kategoriju. Jā. Es varu darīt šādi, jā. Jā, bet īstenībā, tas, ja mēs vajag daudz šos splitus, ja te vesela kaudze būtu. Īstenībā, šī ir vieglāk recepte, ja vajag tikai vienu reizi to darīt, jā, tad varam darīt šādi, jā. Train test split, tas pats, ko mēs izmantojam iepriekš, vienīgi tas mainās, mums vajag testu 20%, jā, 0,2, jā, mēs padodam, kuru kolonu izmantot šim te Stratified, jā, kuru kategorisku kolonu, jā, mēs mums tikpat labi varam padot arī to, cik tur tuvu tam okeānam, to arī var izmantot, ja gribētu to pārstāvēt, jā, proporcionāli, jā. Šeit ir tas nosacījums, ka šī ienākuma kategorija ir būtiska. Atkal tas nāk no kaut kāda nozares eksperta, jā, protams, ka viņš uzskata to, jā. Mēs paši varam to izdomāt, ka tas ir svarīgi, protams, jā. Nu, lūk, protams, sanāk, ka parasto training testu kopu šeit mēs sākām uzņemt šo Stratified un skatīsimies, kā ir atšķirība, kāpēc to visu rādu, jā, ir atšķirības tomēr. Tad mēs redzam šo skaitu, jā. Kādas tās proporcijas, ja nu kopā sanāk viens, vai ne? Jā, vēl sanāk vienam, jā. Cik vispār ir dati, jā, un cik mums te value counts, jā, un te var redzēt tās proporcijas, jā, 35%, 31, 17, 11, un nabagie ir 0,3, 0,4%. Sanā veidā, kas tā sanāks. Nu, lūk, un tagad es gribētu parādīt, kā ir, uz ko tas viss vēl, kādas ir atšķirības sadar parasto testu, parasto split testu, jā. Kas notiktos, ja mēs vienkārši ignorētu šos instrukcijas, jā, un šautu mautu uz priekšu, nedaru šo Stratified. Nu, atšķirības būs samērā būtisks, skatāmies. Jā. Nu, lūk, šajā te mūsu tabuliņā var redzēt, jā, te tas sadalījums, tas īstenībā, jā, overall, jā, Stratified, jā, nu, lūk, un random, jā, tātad. Ja mēs izmantojam Stratified, pēc būtības, jā, nu, ir ļoti minimāla kļūda, tur mazāk data, jā, tur ir drusku 0,36%, bet principā pie 0%, 0,1, 0,2, jā, procenti kļūda, jā. Savukārt, ja mēs taisam pilnīgi random, tad tas kļūdas procents ir, nu, vismaz pāris procents, 6%, pat pieņemsim 5%, 6%, jā, lēkā, stipri lēkā, nu, lūk. Tad tas ir viens no momentiem, ka jā, šis Stratified, viņš, nu, pieliekot klāt kaut kādu šajā receptē, jā, kur mums bija tas te, šī te receptē, šī te bija tā recepte, jā, vienkārši padodot, kuru kolonu būs šis te, kā kategoriskā kolona, ko izmantosim, lai saglabās šās proporcijas, jā, mums nodošanās, ka būs tuvu 0 tas kļūdas procents, jā. Tā kā tas viss tikai tāpēc, lai mums būtu sakarīgs līdz šie dati, jā, training testet būtu pārstāvēti proporcionāli godīgi. Jā, tas varbūt īpaši svarīgi, ja viena kategorija, kā pieņem šeit viens, ja ir mazāk vispārīgi, maza, jā. Iespējams, ka mēs to netrampam vispārībā, jā. Un tad mums, nu, vienkārši modelējumi netiks izmantot, jo tieši testi jau netiks izmantot. Arī slikti, jā, nu, lūk, jā. Labi, mēs varam nomet šo te, jā. Un, jā, uztaisīsim vēl vienu kopiju, jā. Un tagad redzēsim pauzi, ja, un pēc tam mēs sāksim vizualizēt šos datus. Tagad pauzi 5 minūtes līdz 7:05. Pauzi līdz. Ja, un tad turpināsim ar vizualizāciju. Jautāt Vievijai, mēs varam salīt, vārdu kvartils, mēs varam devinēt. Mēs varam grupēt kategorijas pēc tā, ienāk kvartils, jo mums jau ir, šī gadījumā, ja mums būtu vienkārši ienākumi, ja, nu, te ir šī gadījumā šajā kolonā, ja mēs neiet to pārtraukumā, ja, kur mēs palādījām šo jautājumu, mums bija, kā mēs veidojām šis te, income kategoriju, ja, mēs varējām veidot šeit, ja, es parādīšu šeit, ja, šī vietā, tu taču jaunu šūnumu, ja, mēs varam redzēt savu citu to te, ir tāda komanda, ja. Es mēģināšu viņu ar Gemini uzrakstīt, jā, es zinu, ka viņi eksistē, jā. Šeit, jā, mēs vienkārši viņām pārši, mēs varējām vienkārši sadalīt piecās kategorijās. Instead, jā, pamēģināšu to uztaisīt. Man liekas, ka nostrādās, skatāmies te, jauna šūna. Nebūs pauzīt, tātad šeit, jā. Ir viņi automātiski, let's create
another category column based on quartiles in median income. Yeah. We will call this column quartile. Ja, tā ir income quart. Ja. Ja. Pamēģināsim. Man uzcert, ja? Q-cut, quartāla cut, lūdzu. Ja. Bet te, man liekas, viņš 5 sadalīs, man liekas, ja? Un tas arī nostāt. Šī gadījumā būs godīgi viss, ja? Skatīsimies te, un lai būtu value counts, ja? Jā, tieši to, ka viņš uzķēra, ko es teicu, ļoti malts internets, kas ir AI, lai uzķēra manas vārdus nolasīt man. Jā, kauts, jā, palaisim to te, un attiecīgi, jā, ir ļoti, jā, nu, protams, šis kvartils, jā, tādā veidā, šī Q-cut, jā, Q-cut komanda.